Mēs bieži rūpējamies par sirdi, muguru vai redzi, bet aizmirstam par vienu no svarīgākajām mūsu ķermeņa sistēmām – vēnu veselību. Jelgavas klīnikā ārsts flebologs Roberts Rumba aicina ikvienu veikt profilaktisko kāju vēnu veselību pārbaudes, jo laicīgi atklāta slimība ārstēšanu padara daudz vieglāku un efektīvāku. Vēnu slimības ir ļoti plaši sabiedrībā izplatītas. Sievietēm līdz pat 70% dzīves laikā ir novērojams vēnu saslimšanas, un līdz ar to sevišķi tojoties siltākam laikam, pavasarī, vasarā, šīs vēnu saslimšanas sāsinās. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi veikt šo vēnu pārbaudi ar sonogrāfijas izmeklējumu palīdzību, lai tad konkrēti noskaidrotu, ir vēnu saslimšana vai nav, un kādā, stadijā ir šī slimība, un ko tad ar to darīt visu. Pirmais, ko pamana, ir smaguma sajūta kājās, nogurums dienas beigās, pietūkums potītēs vai teju nepamanāmas varikozās vēnes. Citus sāk traucēt nakts krampji, nieze vai ādas krāsas izmaiņas ap potītēm. Jā, tie vēnu simptomi ir diezgan plaši, no tātad ļoti minimāliem, labdabīgiem simptomiem līdz pat venozai čūlai kājās. Flebologs ir speciālists, kurš izvērtē vēnu veselību, un visefektīvākais veids, kā to izdarīt, ir dupleksu sonogrāfija, kas ir nesāpīga, ātra un sniedz ļoti precīzu diagnozi. Jelgavas klīnikā izmeklējumi tiek veikti ar jaunākās paaudzes ultrasonogrāfijas iekārtu. Tātad pirmkārt tā visagrīnākā stadija, kad ir sīkas vēniņas ādā, kas paplašinās, kas lielākoties traucē vizuāli, tāda būtu pirmā stadija klīniski. Otrā stadija būtu jau varikozas vēnes, kas ir lieli vēnu mezgli, kas ir redzami gan ar aci, gan ar sonogrāfijas aparātu ļoti labi redzami. Trešā stadija būtu tūska kājās. Ceturtā stadija, tātad, ja jau veidojās ādas izmaiņas. Piektā stadija ir sadzijusi čūla, tātad cilvēkam kādreiz ir bijusi venoza čūla, bet viņa ir slēgusies. Un sestā stadija ir aktīva venoza čūla, ka tad šobrīd ir defekts ādā, ja, no kura izdalās šķidrums. Šī slimība nevienmēr norit šādi lineāri pa visām šīm stadijām. Tas nav tā, ka tas ir taisnvirziena process no pirmās uz sesto stadiju. Cilvēkam var būt ādas krāsas izmaiņas, bet nebūtu tūska, piemēram, kājās. Par zelta standartu vēnu ārstēšanā tiek uzskatīta lāzera operācija. Jelgavas klīnikā ir rekonstruēts operāciju bloks ar dienas stacionāru, kuru pacientiem tiek veiktas nozīmētās operācijas, izmantojot pašas jaunākās iespējas medicīnā, vienlīdz nodrošinot augstāko aprūpes kvalitāti. Jelgavas klīnikā tad ir pieejama lāzera ārstēšana, kas norit vietējā anestēzijā. Ja, tas norit parasti bez lieliem griezieniem. Ja, tā ir runa par dūrieniem ar adatu, ja, un katetru. Un tad ar šo lāzera enerģijas palīdzību mēs aiztaisam ciet šīs slimās vēnes, lai pacientam vairs šīs vēnes netraucētu. Ja. Otrā ārstēšanas metode, kas ir plaši izplatīta zaru vēnu saslimšanas gadījumā vai kosmētisku problēmu gadījumā, ir skleroterapija, kas arī ir pieejama Jelgavas klīnikā, kā pakalpojums pacientiem norit šeit pat šajā kabinetā. Tā ir ārstēšana ar zālēm, mēs ievedam ar adatas un punkciju palīdzību, ievedam slimajās vēnās medikamentu, kurš tad no iekšas šīs vēnes apstrādā un aiztaisa cietu. Pavasaris ir ideāls brīdis, lai parūpētos par vēnu veselību, gan pārbaudītos, gan, ja nepieciešams, veiktu ārstēšanu, uzticot to profesionālai Jelgavas klīnikas komandai.